Naudas nav, bet avīzē ir. Parunāsim vienkārši. Parunāsim bez gudriem vārdiem, bez politikas, bez juristiem. Par mūsu naudu. Ko mēs zinām droši? Sāksim ar faktiem, par kuriem nav strīdu. Latvijas mediji ir publiski rakstījuši, ka Ventspils dome laikrakstam Ventas balss ir maksājusi 170 000 eiro par vienu gadu un 369 000 eiro par citiem gadiem. Tas nozīmē vismaz 539 000 eiro. Šie skaitļi nav izdomāti, tie ir publiski nosaukti mēdījos. Bet tas nav viss. Papildus šiem lielajiem maksājumiem ir bijuši daudz mazāki, bet regulāri pārskaitījumi. Ne tikai no domes, bet arī no pašvaldības iestādēm, kapitāla sabiedrībām, pilsētas uzņēmumiem. Piemēram, publiskajos iepirkumos un mēdījos ir minēti šādi maksājumi. 33 057 eiro no digitālā centra, 27 000 eiro no izglītības pārvaldes, 41 983 eiro no domes administrācijas, 29 338 eiro no Kurzemes filharmonijas, 18 801 eiro no komunālās pārvaldes. Tie nav vienreizēji gadījumi, tie ir atkārtojošies maksājumi, un citos gados vēl vairāk. Mēdījos ir minētas arī kopējās summas pa gadiem. Vienā gadā 184 533 eiro, citā gadā 117 435 eiro. Šajās summās ietilpst maksājumi arī no ūdens saimniecības uzņēmuma, Olimpiskā centra, citām pašvaldības struktūrām un vēl brīvosta. Mēdījos ir rakstīts arī par Ventspils brīvostas pārvaldi, par to, ka tā esot maksājusi 116 808 eiro vienā gadā un 116 808 eiro nākamajā gadā. Kopā vairāk nekā 230 000 eiro. Tāpēc cilvēki runā par 1,7 miljoniem. Kad cilvēki mēģina saprast kopējo ainu un saskaita lielos domes līgumus, mazākos, bet regulāros maksājumus, brīvostas naudu, vairākus gadus pēc kārtas, mēdījos parādās skaitlis ap 1 700 000 eiro. Svarīgi pateikt godīgi. Šis skaitlis vēl ir jāpārbauda ar visiem dokumentiem, bet tas nav izdomāts tukšā vietā. Kāpēc cilvēki ir neapmierināti? Tāpēc, ka šīs nav bagātas struktūras. Tās ir kapitāla sabiedrības, kas mums saka, jāceļ tarifi, naudas nepietiek, jāatliek remonti. Bet tajā pašā laikā atrodas nauda avīzei, un cilvēki jautā pavisam vienkārši. Kāpēc uzņēmums, kam trūkst naudas, maksā par rakstiem? Kāpēc tas ir svarīgāk par pakalpojumiem cilvēkiem? Kāpēc šī nauda nevarēja palikt ventspilniekiem? Ko cilvēki redz pretī? Cilvēki redz daudz slavinošu rakstu, maz kritikas, maz runa par problēmām. Un rodas sajūta, ka nauda nav sabiedrības labā, bet varas komfortam. Par subjektīvu viedokli te nav runas. Šeit nav runa par subjektīvu viedokli. Par to var aizmirst. Subjektīvs viedoklis ir tad, kad nav naudas plūsmas. Šeit ir naudas fakti. 100 000 eiro, gada no gada, no domes, no kapitāla sabiedrībām, no brīvostas struktūrām. Par mēdīju neatkarību arī var aizmirst. Šajā situācijā mēdīju neatkarības status vienkārši nestrādā. Ne tāpēc, ka kāds būtu slikts cilvēks, bet tāpēc, ka finansiālā atkarība visu izmaina. Ja mēdījis saņem naudu no domes, saņem naudu no kapitāla sabiedrībām, saņem naudu no brīvostas, tad tas objektīvi nevar būt neatkarīgs no tiem, kas maksā. Tas nav apvainojums, tā ir realitāte. Privāts nenozīmē neatkarīgs. Ventas balss ir privāts izdevums, tas ir fakts. Bet privāts nenozīmē neatkarīgs, ja finansējums nāk no vienas politiskās un saimnieciskās puses. Ja nauda nāk no turienes, tad arī klusēšana, tonis un virziens nevar būt nejauši. Un tagad pats godīgākais jautājums.
Ja viss tiešām ir bijis likumīgi, pamatoti, Ventspilnieku interesēs, tad ir ļoti vienkāršs risinājums – aicinājums. Ventas balss, ja viss ir kārtībā, publicējiet visus līgumus, publicējiet visas summas, parādiet, par ko tieši ir samaksāts, parādiet, kāds labums no tā ventspilniekiem. Jo šī nauda nav privāta, tā ir sabiedrības nauda. Un sabiedrībai ir tiesības zināt, kur aizgāja katrs eiro. Ja viss ir godīgi, caurspīdīgums tikai stiprinās uzticību.